Šodien mēs strādāsim naudas programmām. Tu uzzināsi, kas tās tādas ir un kā tas tieši ietekmē tavas finanses, tavu attīstību un patiesībā cik daudz tev ir naudas un tavas iespējas. No kurienes tad veidojās mūsu naudas pārliecības jeb šo programmas? Pirmkārt jau izcelsmes ģimenēm. Nevajag, protams, uzreiz ķert kreņķi un teikt, pie vecāki pie visa vainīgi. Nebūt, ne. Viņi mums cenšas būt pēc iespējas vislabākie, bet viņi arī mācās, vai ne? Tas arī ir jāatcerās. Šajā gadījumā gan izcelsmes ģimenē, tāpēc, kad atceries sevi tikko kā tu biji tāds apzinātāks bērns, ja, un tagad mums ļoti daudz ko gribās. Gribās leļu māju, gribās skaistāko kleitu, un ar mammu gribu. Un tas ir absolūti normāli bērnam visu, ko gribēt. Taču nereti gadās tā, ka tajā brīdī vecāki nevar atļauties vai ir teikuši frāzes konstanti: nav naudas pietrūks, nekad nav gana. Tā, kad tu jautā šo te leļu māju, tagad nevar, tagad nedrīkst, tagad pietrūkst un tā tālāk. Šīs te programmas mūsos iesēžās un mēs gribam vai negribam, tad, kad mēs esam jau pieaugušā apzinātā vecumā, mēs kaut ko sev gribam atļauties un visu laiku tiešām liekas, ka man pietrūkst vai šis deficīts, vai pat tieši pretēji, es kaut ko vēlos iegādāties, es nopērku un pēc tam šī vainas apziņa. Šīs ir šīs te programmas, jā. Dzimtā. Tas nav noslēpums, ka mēs mantojam šīs te programmas. Kā tas izskatās? Kad, piemēram, vecmāmiņa ir tieši tāpatās teikusi, tie bagātie jau ir izlapuši, tie bagātie noteikti zoga, tāpat pie laimes nenonāksi, tur ir attiecīgi ir taču jākrāpjas tādā gadījumā. Šāda tipa vai arī vēl dziļākas, kas mums slēpjas, var būt par to, ka, ja tev ir bijis dzimtā kāds uzņēmējs, kuram ir atņemts, tad attiecīgi vai nu tu neiesi šajā uzņēmē darbībā, vai šai te naudai ir tavā apziņā, programmā neapzinoties, nauda ir bīstama, un tad attiecīgi loģiski tu neies pie šīs te naudas, kas patiesībā būtu tava. Izglītībā draugi ietekmē, mūsu draugi, mūsu paziņu loks ietekmē tāpatās kā ģimene, un attiecīgi, ko saka, ko runā apkārt cilvēki, mēs tā arī sākam skatīties uz savu pasauli, vai ne? Mēdīji, protams, mums ļoti daudz ietekmē, tāpēc, kad mēs dzīvojam informācijas laikā, kur gan patiesās informācija pieejama, gan tā, kas ir attiecīgi muļķības, personīgā pieredze. Šajā gadījumā, protams, esi sieviete, kas ir veidojuši savu uzņēmējdarbību, nav sanācis, vai katru reizi, kad tu kaut ko mēģini, neizdodas, tad atkārtojoties tādām situācijām var rasties šī te arī programma, kultūras mantojums, partnera pieredze. Tāpatās var būt, kad tas, ko runā partneris, vai, piemēram, situācija, ja partnerim nav izdevies atkal savu uzņēmēju darbību, vai ir šīs te naudas zaudējuma, tad, ja tu vēlēs doties un varbūt pat riskēt, tad otrs varbūt tā kā bremzē, un tad arī veidojās tāda disonance, un apakšā ir tāda nepieņemšana, vai ne? Grāmatas, literatūra un darba pieredze, kā tu redzi, tad šeit nav viss noteikti no negatīvās. Tikpat labi var izcelsmes ģimenē būt arī šīs te fantastiski pozitīvās pieredzes, kā cilvēks, kuram nav nekā, viņš ir uzbūvējis visu impēriju. Tādi stāsti ir zināmi, un jo vairāk mēs patiesībā dalamies mūsu draugu vidū, mūsu paziņu lokā ar pozitīvajām pieredzēm, jo fantastiskāk būs. Vai tad tagad ir tas galvenais jautājums, vai tas, ko tu domā par naudu, tiešām ir tavas pārliecības? Tad es tev silti aicinātu pierakstīt, tā kā tu redzi, tad tev ir šī tava darba lapa, kur tu vari izrakstīt programmas, un te jau tu vari padomāt, kuras tad ir tavas un kuras tad ir tavas dzimtas, vai apkārtējo.
Jo te ir ļoti svarīgi, vai tas, ko tu domā par naudu, ir tiešām tas, ko tu domā. Vai tas ir nācis no kaut kādiem slāņiem. Ja? Un tālāk prezentācijā tu redzi, ka šeit ir dažādas naudas programmas sarakstīs, lai tev būtu vieglāk. Tātad nauda ne pie kā laba nenoved. Labiem cilvēkiem nav jārūpējas par naudu. Nauda vienmēr ir par maz. Nauda sabojā cilvēks. Laiks ir nauda. Mana dzīvē viss būs citādāk, ja man būtu daudz naudas. Un te tās, kuras tu jau pirmīt esi izrakstījusi, tad papildini, ja tev kāda no šīm te arī rezonē. Un tad jau turpinam. Jo vairāk naudas, jo laimīgāks cilvēks. Pataupi naudu nebaltai dienai. Es nekad nekļūšu bagāta. Vajag dzīvot pieticīgāk, netērējoties. Nabadzīgie cilvēki paliek vēl nabadzīgāki. Bagāti cilvēki paliek vēl bagātāki. Skaiti naudu vai nē, tāpat par maz. Man vienmēr nav naudas. Tu nopelnīji tik, cik biji pelnījusi. Naudu var nopelnīt tikai smagi strādājot. Nauda ir netīra. Esmu nabadzīga, bet vismaz godīga. Nauda nav svarīgākais dzīvē. Nauda dzīvē ir svarīgākā. Man kauns domāt par naudu. Lielu naudu godīgi nenopelnīs. Man vienmēr nauda aiziet gar degunu. Pelnīt lielu naudu garīgi cilvēki nedrīkst. Izglītība ir garants lielai naudai. Visiem cilvēkiem vajag palīdzēt. Par visu vajag samaksāt šajā dzīvē. Jo vairāk naudas, jo vairāk problēmu. Nauda ir bīstama. Lai uzsākt savu biznesu, nepieciešama liela nauda. Aizņemties naudu ir kauns. Man ir kauns ņemt naudu par savu pakalpojumu. Ar hobiju nevar nopelnīt daudz naudas. Manā makā visu laiku svilpo vējš. Es pārāk daudz naudu tērēju neliederīgi. Naudu nedrīkst tērēt, tā jākrāj. Kāpēc man vajag vairāk, ja tāpat atņems? Nauda nesmird. Savs biznes atņem spēkus un enerģiju. Es nevaru apvienot savu biznesu un ģimeni. Es būšu slikta mamma. Kad man būs daudz naudas, man būs jādalās. Nauda manim nemīl. Lai iekrāt naudu, ir jātaupa. Nauda no debesīm nekrīt. Ja man nav naudas, es esmu vērtība. Manās acīs naudai nav vērtības. Es baidos kļūdīties, ieguldīt naudu. Man nav naudas. Visa pasaules bēdas ir dēļ naudas.